Tūdaļ redzēsiet, kā Latvijas dabīgās kosmētikas zīmols iekaro pasauli. Attirans – kosmētikas ražošana, spa salons. Dabas ceļš uz skaistumu. Eksports Austrālija, Āfrika, Francija, Ķīna, Meksika, Brazīlija, Japāna, Krievija un citas valstis. Latviešu uzņēmējs pirms 10 gadiem pēc ārvalstu pasūtījuma izgatavoja smaržīgas, dabiska materiāla bumbas vannai, radot zīmolu Attirans, kas tulkojumā no franču valodas nozīmē pievilcība. Ideja radīt unikālu kosmētikas līniju radusies iespaidojoties no 18. gadsimta franču aristokrātiem Versaļas galmā. Zīmola autors vēlējies katram palīdzēt atbrīvot dumpīgo aristokrātisko enerģiju, kas pietrūkst mūsdienu straujajam dzīves ritmam. Kas ir aristokrātisks? Tas ir cilvēks, kas ir brīvs no dažādiem aizspriedumiem, viņš pakļaujās baudām, vēlās skaistu vidi ap sevi, skaistu kosmētiku. Un mēs esam ļoti iedvesmojušies no Marijas Antonetes, jo viņa ļoti bija iecienījusi gan vannas, gan dažādus kosmētiskos rituālus. Viņai bija savi smaržu meistari, savi krēmu meistari. Un viņa šīs rituālus veids, lai mūžīgi saglabātu savu ādas skaistumu jaunību. Lai arī visā pasaulē, pat Āfrikā, Austrālijā un citos kontinentos zīmolu pazīst un ir iecienījuši tūkstošiem cilvēku, Latvijā salons kopā ar veikaliņu un brīnišķīgu spa atvērts vien pirms gada. Patīkamais franču stilā veidotais interjers teju mudina atgūt ādas mirdzumu, ievīties dažādu aromātu burvībā un ļauties speciālistu rokām masāžās, pedikīra un manikīra telpās, kā arī izbaudot īpašus rituālus, kuros ietilpst arī vanna. Uz Attirans spa var doties arī pārī kopā ar mīļoto cilvēku vai draugu. Mums ir dažādi veidi rituāli, zelta rituāls, dzērveņu rituāls, kas ietver sevi gan sejas kopšanu, gan ķermeņa kopšanas procedūras. Populāra mums pašlaik ir jauna produkcija, jaunas zelta krēms, kur arī mēs pielietojam mūsu spa sejas procedūrās. Zelta krēms, kura sastāvā ir dažādas eļļas, kaviāra ekstrakts, zelta putekļi un pērļu ekstrakts. Pēc ilglaicīgas lietošanas izlīdzina ne tikai sīkās grumbiņas, bet arī uzlabo ādas toni un pašsajūtu. Un šis nav vienīgais brīnuma līdzeklis, kas liek cilvēka ādai starot. Man personīgi, es varbūt varu parādīt, man ļoti patīk rīsu līnija, jo viņa principā ir tāda pēc sastāva, kas dara it kā kombinētai ādai, bet tāpat laikā āda ir tā kā jūtīga. Jo viņa ādu gan nomierina, gan arī novērš dažādu pigmentācijas plankuma rašanos, bet man tas vismīļākais tas, ka viņai ir tāds vaniļas aromāts iekšā. Dabisko kosmētiku ražo tepat Rīgā. Tās sastāvā ir dabiskas vielas, kas augušas ne tikai Latvijā, bet arī, piemēram, Francijā. Katru krēmu, katru aromātu izstrādā vesela komanda, lai gala rezultāts būtu brīnišķīgs un klienti ar jauno produkciju būtu ļoti apmierināti. Это не только один человек, мы работаем вместе, есть маркетинг, который Tas nav viens cilvēks. Mēs strādājam kopā. Ir mārketings, kas domā, un tad mēs testējam. Mēs domājam, ka aromāts būs labs, bet ja mēs mainām krēma aromātu, tad rezultāts nevienmēr ir interesants. Tāpēc mums ir jāatrod labs aromāts, kas labi saskan ar citām sastāvdaļām. Jau pēc nedēļas Attirans laidīs klajā jaunas smaržas, kādas Latvijā vēl nekad nesot ražotas. Spēcīgs aromāta koncentrāts būs ilgnoturīgs. Tā izstrādātāji parūpējušies par katra rakstura sievietēm un vīriešiem, jo tieši pēc izvēlētā aromāta var noteikt cilvēka temperamentu. Eiropā gan pārsvarā iecienījuši saldus aromātus. Zīmola radītājs ir pārliecināts, ka šeit Latvijā izlolots un realizēts sapnis par dabisku kosmētiku pēc gadiem 15 ieņems stabilu vietu pasaules zīmolu topa augšgalā.